Pirmais pitstops mums ir. Esam kaut kur bišķītais Kaunis, jā. Braucam uz lielo Grand Prix. Jurīts apsirta, ka kānus jau ēd. Jāči arī. Es pagaidām tikai uz kafiju, es tiešos normālam ādamajām. Ko ne? Ir vaļā. Vēlēšana liela svētku. Vakarā viņi mums visiem lieši šopaniet. Jā? Ko svētkiem? Svētkiem? Atvaļinām. Es tev ļauju minēt vienu reizi. Nu jā, īstenībā. Tēmuņu, jā. Tā. Vēl uzkārties. Kaķi Apvienot to saistību uz vienu Tas ir cilvēku. viss loģiski. Neviens netur prātā tādas lietas. Nē, man Kā netur neviens prātā, jā? Kas vakar skrēja un meklēja? Jā. Bīstams atcerējās. Jā. Jurīts dabūja pieciest visu braukāšanu, ceļošanu, pa visiem veikaliem nespējumiem. Nu tā, kad braucam 8 no rīta, mēs izbraucām, jā? 8 no rīta, jā. Nu, tev 8:15, 14 mēs bijām tev pakaļ, jā? Tagad ir 15:02 pēc Latvijas laika, jā? Un apmēram pēc kādām 3 stundām, 3 mēs varētu to šot, jā? Es biju rēķinājis 5 pēc Latvijas laika. Nu labi, tad pēc 2 stundām mēs būsim Varšavā, kas ir apmēram stundas, maksimums pusotras lidojums. Jā. Nesaprotu. Nu, ar lidmašīnu lidot uz Varšavai. Visu šito kludus, ko mēs tagad braucam, jā? 800 km, jo ir jātaks 8 stundas laika aiziet. Nu labi, bet vēl pirms tam, cik tev jābūt lidosta. Tā. Maksimums stunda. Nu, vai uzstāt optimāli. Nu, tu tā par sevi, jā, runā, ka tu tā aizē un te Nu, jā, protams, lidostā nav kaut kāds ČPM vienkārši, tur kaut kāds baigi visi grib lidot kaut ko. NATO samits. Jā, NATO samits, piemēram. Kā tas NATO samits tur bija, neteiksim, tas samits, kā tur viss bija aplinks baigās žogos? Nu, vīri ar zeķiem uz galvas bija uz jumtiem, bet tajā pašā laikā es biju aizbraucis pasveicināt Merkeli. Kā tas ir? Es iekāpu mašīnā, aizbraucu uz lauku, un pēc speciāli aizbraucu uz Merkeli mašīnai. Un nofilmēju, kā viņi atbrojām. Ar darbu mašīnu? Jā. Kur tur baku guru un tur iebrauc uz lauku. Man tiesības tur pa lauku braukt. Jā? Pagās tiesības kārtē. Tad lidot, es arī pateiktu. Nu, šitie ir te pilsēdātais pats. Nu, es jāsaka, ka var atstāt. Es kaut kas notiek cerēšanās. Jā, tas ir kurš neatcinot. Vācijas, kur brauc no Rīgas. Kurien tu viņu zīs? Vācijas? No kurienes? No Vācijas? Nezinu, kurā galā. Es domāju šitos abus divus. Kā utilizēt, te? Es saprotu, jā. Es jāuztais necīkot. Gadu jāpagaida. Jo kā, nu es gribēju nolikt uz B kategoriju. Un es no Latvijas biju izrakstījies ārā, bet tagad es pierakstījos atpakaļ. Es domāju, ka vienkārši tikai pierakstījos atpakaļ.
parasti apgriezās, es nezinu, ko darīt. Kur rinda baigi garā. Kūgā, tev lemot. Un apveis, saka. Tur smagie visi stāv, kam tur nav slimti. Man tas būtu tik. Degunās, frontālais. No tam ir vairāk izskatās, ka pat dabūjis tas. Trailerīts. Jā, trailers pat vairāk dabūjis iekšā nekā tas Megāns. Vai Lagūna, kas tas ir. Lagūna. Nav. Trailers ir nopietnās cieši. Stāsts uz kaut kāds vairāk 40 minūtēm. Šeit vien Viņi varēja sūdu vākt nost un braukt, ne? viena paņēma norāja. Nu, pastāst, kur mēs esam un kur mēs ejam. Nu, mēs vēl nekur baigi tālu neesam. Mums vēl līdz Varšavai ir kaut kādi 11 kilometri, 17, 18. Viņš ir dilējs sanāca to stulbu avāriju. Daudzus latviešus redzējām, autobusi brauca, latviešu turistiņi, tā kā vēl joprojām cilvēkiem ir aktuāli braukt ar autobusu. Nē, taču es vēl nāciet, kas Jā. to tādu pārviet. Kaut kāds vieglos arī ar latviešus redzējām, apzinām vairākus. Ir 4. Aizvien ir populāri radioamatierisms, braucot ar mašīnu runāties un klausīties, ko sūrs runā. Nu tā kaut kā. Braucam, Olivers pamodās, baigi ilgi nogulēja, un tagad viņš ir ticis pie savas balvas. Pastiesālēju. Jā, viņš ir pārāk aizņemts, un Jurīts ir priecīgs, ka Olivers ir ticis pie savas balvas. Līdzās mēs brauksim kaut kur paēdīt. Benzīna tankā. Benzīna tā kā ne, Oliver, tu esi Mēs nopelnījis restorāns, jā. restorānu. Brauksim uz restorānu. Ko? Kaktus restorānu. Nu, tā baltiem galdautiem un tā. Mums restūzīts. Viss kā nāks. Nu, te jau izskats, te jau oži, vai kur ir vārds. Jā, braucam. Mama, Nu? Citātu olas, jā? Tikko mēs secinājām, ka ir vakarā palicis karstāks nekā pa dienu. Diena bija 23, tad uzkāpa līdz 25, tagad saule sāk rietēt. 28. Laikam tuvojamies dienvidiem. Jā. Izslēdzām. Toties saka varavīgs, ne? Kaut kur līdz nesapratajām pusē. Redzi, Oliver, varavīgs, ne? Redzi? Redzi? Re, cik smuka. Redzi? Debesīs varavīgs, ne? Re. Mums jābrauc vēl ir 97 kilometri. Mēs braucamais. 9,20. Jau laiku roktas, ne? 19. Jā. Jā, nu mēs ļoti normāli braucam, mēs ļoti tiekam visur līdzi. Ceļš ļoti labs, mans brauc pēc Rīgā Vācijā. Ir tikai karsti. Jā, vairāk paliek kondi. Olivers ir ticis pie multfilmām. Tēti, Oh! tu skaties solas. Noliec malā. Lieldienas ar olām. Jā. Solis sasvēs ar to mūsu jauno ziedošo grupu. Darīt. Es ir klausīties dziesmas. Man prezidents neticēs. Ko viņi dara, bet? Ofigēt. Un šitie ir fani, ne? Un vēl ātru neuzņem. Pastaties, kāda varavīgs, ne? Jā, pilnīgā duga, ne? Jā. Super. Es nevaru pats. Oli, apstāst, kāda varavīgs, ne? Šitādu mēs braucām. Bet šitā tas pirmo reizi mūžā redzu. Tā ir tāds, jā. Mama. 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 Oli, apstāst, kāda varavīgs, ne? Mama. Mam. Mama. Es nevaru pašķirt. Pāršķirt?
atbraukuši uz Viestīti. Rākums kaut kā. Tajā kopā. Tā, tad esam Čehijā. Cik bija aizbaukt? Ko tu tā prasi? Halo, halo. Nu, mēs tagad pārkāpjam likumu, mēs esam iebraukuši Slovākijā un neesam nopirkuši vinietes. Nu. Un Mentūra skatījās. Mentūra bija nolikta, mums logā kaut kas ir ielīmēts. Nu, divi kļamburi ir, viņi nevar saprast, jā. Nu, vienmēr sakot tādu lietu, nu, tagad mēs braucam skatīsimies, kā tur būs. 70 km gačs teica, ka jābrauc. Varam mēģināt. Mēs bijām izkāpuši tik ārā. Jā, vai kāds 330 km līdz 300. Nē, faktiski 60, minus 70, 190. Saka, kur rādīs 190, tas vajadzētu būt ārā no šīs valdes, jā. Varēs saprast gaču. Un tā, nu jā. Kāds, ja pēc bija tas ātros apzinājums. Oli, tu esi Slovākijā. Mēs nopirkām čehu vafeles. Es nopirku augsto kafiju, un es pamēģināšu kā garšo. Jurīt, tu kaut kāds džeks nezinu, kā bezdarbnieks atrast. Jā. Bet man bija sajūta, ka mēs jau ar gaču zinām, kā līdz viņiem Trešo un Jo, jā, ceļu klausoties 3 reizes. Tie nav kaut kādi vietēji, varētu tiem vienkārši aiziet pajautāt. Aiziet, tu neiet pajautāt. Es arī aiziet. Viņi naudiņās, 3 štukas. Tas ir 10 eiro. Nu, ko Jurits arī. Nu jā, tāpēc domāju, nu... Jā, razvots, ne? Razvots ir normāls. Re, kāda izstāsta mūsu vinieti. Džeks vienkārši. 3 štukām? Jā, 3 štukām nopirku vinieti. Un viņš jāliemē logā? Jā. Es domāju, ielikt vēl tā kafītē. Pirmie iespēja, ka zeme, čigāna zeme. Viss, kas tā svīt. Jā, tāds nav baigs sakot tā. Nu, caur Slovākiju mēs kā noziedznieki izbraucām cauri. Šitais vispār stāv pie mums, es viņam saku, viņš vispār nesaprot, ko es viņam saku. Viņš pat nekā nepajautāja, es viņam uzreiz pateicu, ka jāiet. Bet viņš sapratā. Nē, sapratu, bet viņš nesaprot kā, es viņam uzreiz tā ejot stāstu, ka jāiet. Nu, un tagad mēs kaut kādi 180 km. Un viņam malas, tur viss kaut kas tāds, un tur ir valsts. Tas ir valsts, ko es sacīju.
Klausies, kā tie kalni nogriežās. Jā, viņiem ir tur alas. Visi tāds sāls, raktos un kas tur tik nav. Un tur taisa, ka viņi tās var bijis, es nezinu kad, bet tur esot kaut kādās sāls, tur es pat baznīca iekšā iebūvēt alās klintīs. Stalaktīti tie visi tie smalki. Tas tur nav. Mums vēl jābrauc uz 2 kilometru. Tā kā no Siguldas līdz Juglai. Tas Siguldas Juglai? Jā. Siguldas robežas līdz Rīgai 70. Paldies, ka atšķērs. Kas te? Tas ir uzņem. Jā, apsēsties pa pulkni, redzi? baigais rāžas laiks, visur gaitos kraudus.
nav tāds sajūts, mēs jau kā visu klāt esam. Vairs nevar jau izturēties. Jā, tas ir kilometri. Tas ir ļoti stūri. Tas pasīt nekas. Šeit ir tālāk. Par cik kilometriem mums šodien mazāk jānobrauc bija? Rūpā, to ir nav. Es jau apmēram pateikšu, vai mēs nobraucam kaut kādu 10 kaut ko. O, Harley, šitā te varētu šeit ceļā līdz tādu. Harley Davidson sasties. Šos aizbrauc. Ko? Harley Davidson ļoti dārgs. Jūveņi. Jā, no Latvijas, no Austrijas. Vajag kalni. Tu redz, ar šito jāmāk arī no 160 braukšana ir tā. Harlīs, kāpēc tāds, ne? Harlīs. Valens Kultos un viens tam. Nav vārds, jā, klēpēc, to normālā. Redzēja kāju? Jā. Ko viņam bail palaist vaļā stūri? Protams, savā apumā. Nu, skaists stils izskatās mums priekšā. Tā, pagaidzi, ka man jāsāk skatīties. Saicīgs. Tu skaties, kur to jābrauc, jā? Jā. Tā ir kaut kā jābrauc. Atskaties, par katru viņš te ir paredzējis, kas te... Uzreiz mums jāpārc par to krūto tiltu pāri. Jā. Ofigēni. Te jau sākās. Sākam bija bikets, jā? Itāļu varianti. Nē, viņš te. Tas, ka sāniņa viss noskāpēti, tam nav ko zaudēt. Jo, nu. Oi. Labi, Čau. braucam pāri tiltam. Apsties, kas pa klintī māju iebūvēt, jopču krāzi, redzi? Jā. Apsties, varās vēl arī, kur? Tā, filmē. Ar visām mušām. Jā. Certies, tur ir taisnība. Jāskatās apūši. Labi. Jopču krāzi, apsties. Nevar riktīgi pastaigāties. Vai par kuģīt var izbraukt arī pa Jā. Donovu, ne? Jā, liekas, tas piestāsts. Šeit tu esi bijis, Jurīt? Liekas, ka jā, un tu esi bijis Budapešā tā vai neesi bijis Budapešā? Viņš lidos tā tranzītā, zini. Tad es Londonā arī esi bijis, Jurīt. Tu vari paiglāt. Ar rekomē, pasku, divstāvīgie kuģi, ja. Pēc kilometrus pa kreisi. Labi. Pa labi, jā. Vantinieks, paska kāds sagriezis. Lai kāds kuģīts ir smaidošais, jā, tāds. Jā. Ains. Un tā kā bukletā mājās atzīmēts. Un šeit viņš te lido to zemo lidojumu, kas izvērst, jā? Jā, šitām visam plāši. Cilvēks sēdēs skatījās, viņš ir nomācis Laupās. Laupās. Ungārijā. Tas bija kaut kāda jubileja, bija pilsētā. Jā. Tā pa kruto puciņš izšāda cauri. Apakšu? Jā. Nu, es domāju, ka, nu... Tāds afigēnijas psihopāts varētu izšālt. Viņš aizķert, ka tas tilts ir beigts. Nu, ir ļotaks arī. Ļotaks cūkām. Ļotāk par to vispār neko mazāk runāt. Apsties, kas te pa pilīņu ir jopču krāzīt. 700 metriem jāgriež pa lāru. Paska viens jau bebris rauj arī pa buslīniju. Tas laikam ir no Latvijas, ne?
Bet es domāju, ka mēs varētu. Labāk nevar. Ko tu mums stāstīt? Mēs esam Latvijā? Latvija ir tā zem, kur... Nē, te ir arhitektūra ahuiena. Problēma, te ir kaut kas tāds, pat vienreiz ir. Kā vēl cilvēki šos cackus tā sadēsa, ne? Jā, tas... A mūsu pļaunieki, hop, kantaini. Kāds tas, ne? Kvadrātis. Tā, mums jau vēl nav par šitais, mums pēc nāk, pēc pagriezt šitais, mums nevar jābrauc skrien. Šitādī būtu jāgriež, tur viss būtu kārtībā, mums ir jābrauc skrien. Uz priekšu, kur tie sightseeing busi. Te ir kaut kāds mājas. Jā, bet mašīnas viņiem te apskāpēc, tas ir vienkārši. Tā ir Viņiem nav vērtība, baigā mašīna. Nu jā. Reku viens siepas reps, tad man nomainīs. Kā? Vienam pagaidu, kā ziemas reps, tā. Nu, tu zini, tur tas tāds... Ir viens ziemas procesors. Nu, vidējā ir viens... Tur ir divi veidi riepas, paskā. Viens tāds ir, Jā. bet nav vienāds, divas tādas. Nu, brāņas, tad priekšā līšana baigā topā. Šitiem tik iedo bišķīt un jau aiziet. Jā. Ekulets paklausīs jau kū šakum parosti. Sasvīris. Mums atšķirus čur, varu kāzīt. Mēs tāds ir vienīgi, kas iebrauc krustāju un balēt dārto, gājienu. Oh shit. Iebrauks mums virsū. Nu, aiziet, brāl. Aizgājās. O, kas te pa māņu. Taču te nav tāds autobusiņš, kas izgadā. Sightseeings ir, vizinājās. Es redzēju vienu, jā. Divas jau redzēju. Bās vai. Gan hip-hop, hop-on, hop-off. To jau mēs varam izbraukt offroad teorētiski. Jāpaskatās, tikai garš, cik to. Kas un kā. Jā, forši naktī te varētu būt smuki pastaigāt. Nē? Nu jā. Što baznīcu? Nē, šo ielu. Tā ir gāja iela kaut kāda ir. Jā. Un tā liekas. Tā ir gājā iela, vai nav? Jā. Jumpšurīgs, varētu pateikt? Šitā точно gāja iela. Ja iet uz otru, tad arī kaut ko. Te mēs точно gājām pāri. Nu, labi. Pasties. Tā šakta, jo. Te viss ir samanījies, viņi kaut ko tur padoja. Kurā dzīvē tu biji? Pilsētu nomainīja nosaukumu. Kad tu biji te? 2 gadu atpakaļ. Tas jau nav baigs, jā. Visi ir pārbūvējuši, nomainījuši dekorācijas. O, kur paskatās. 3D. That's one
Kur ir viss iespējams, te kaut kāda taļa. Redzēsim savējo maizē iekšā zupa. Interjers te ir tāds, ka te ir visādas bruņu lietas. Varētu kaut ko paņemt līdzi, jā? Jā. Tas ir baigi krūti. Jurīts viņā ir bijis agrāk, bet Jurīts neatcerās, kur viņš atsūtās. Varbūt pie tā ir vainīga šī Jā. Pasūtot, acīm redzot, pasūtot viņu to komplektiņu, šitās te mums nāk, latviski to sauc par kanžu. Jā, vietēji kanžu, ko ar balkmais aizskurs. Jā, maizīt ir šitāda apmēram, vispār ir apēduši Olivers vēl ēd. Olivers lēnāk cēra. Jā, Oliveram ir arī iepildīta suliņa tādā pašā kausā, kā mums šis burvīgais alus. Viņiem savu āla acīm redzot nav, jo tas bija vislabākais piedāvājums, ko mēs atradām. Ko mēs par saptām, jā? Jā, savu ālu viņiem acīm redzot nav. Alus pasniegšana ļoti interesanti, kur varat redzēt tāds citroniņš iekšā, baigi oriģināli īstenībā. Atsvaicināt. Jā. Nav, šitais ir garšīgs, viņš jāpaņem. Jā, šitais jāpaņem vērā šobrīd. Tā, burvīgā kundzīte ar nedaudz apsektajām krūtīm atnes mums šo burvīgo ēdienu. Tā, thank you. Tagad arī tu zupiņu, labi? Jā? Šitā maizīt, bet kā būs zupiņā? Mozons. Nu, es nezinu, ko vēl tu piebilst tādu. Zupu tā, mēs tu patījām maizi, Dūmi nāk. Gači jau paredzēt, to pagaršos pastāstīt, citroniņš viņiem ir cieņā, visur ir aloja, visur. Nu, tad tā nešmojam, ne? Mēs arī uzsieši, jā. Jā. Amēr. Šī karma ir drēks, jā. Nu tā kaut kā. Pagaidām gaidam, kad vīra zobeniem nāks kalties, tas te arī ir paredzēts. Bet interjers ir vienkārši alsum, vienkārši labais. Olivers arī zoben. Video vēl nekā Jurīts atrod mūsu kaklus, kad nāk. Nu ko? Hei! Tā. Jā. Nu tā ir mūsu porcija. Jā, mēs ar kitiem privatēšanā, Nē. Es jau neatceros vairāk. Jā. Nopietns challenge to pievarēt. Tas ir pēc tās maizes zupas, ko mēs apēdām jau jaunais. Es vēl kā godīgs lapietis pusi to maizi arī no tās maizes zupas atvēju. Man viņa izskatījās bišķīt tukšāk nekā tiem biedriem no blakus galdā. Viņi tā kā mazāk, jā.
tieku galā, bet tā, nosacīja. Spēlēju, tur ir Marija, Ača Marija. Pasūti vēl vienu alu, tomēr komēta būs labāk. Tā, vēl viena niansīga. Takš tev nav. Šitāds instruments, ko mums lika paglabāt, ēdot zupu. Tā kā viņi nes prom. Tītars ar visu to te galviņu uztaisīt. Jā, piemirs pabeigt. Jā, ir karots un nāzi un ar rokām. Dakšas viņiem nesot. Ko viņi teica, izturēt, es sapratu. Kā vecos laikos dakšas nebija. Vēl kas ir estētiski, ka vecajos laikos cilvēks varēja tik daudz apēst. Zinot, ka viņi bija mazāki vēl par mums, vēl nezinu. Ja nu vienīgi viņš 3 reizes stolēt pa smagu aizgāja ēšanas laikā, tad jā, tas ir piešķīt. Citādā. Man viss patīk. Tā ka piesīt diezgan vērts. Diezgan vērts. Spēlē tur. Duets. Sērīgi. Raudāt gribās, bet, nu, varbūt Jurim palīdzēs tas pārstrādāt gaļu, vai ne? Visi ēd tā kā mazi rukši, jā. Pēc sērijas kušek zīmies arēžiem. Vien niansīt. Svars apmēram 5 kilo. Katrai rokai. Šito, lai pacel. Blīd. Nu, tuvu pie 20. Uzlēc jau apkārt. Tuvu pie 20. Tātad 30. Bikses. Arī savi 10. Ķīvere. Neko nesvar. Zobens. Nu labi, es gribu redzēt, kā viņi kustējās tajos laikos. Tiešām teikšu, es gribu redzēt, kā viņi kustējās. Ķipa cietums, ne? Jā, tas ir cietums. O, tāds smuka. Čik. Mazais Olivera tautas darbs.
izrādās, ka mūsu meniu iekļauj arī šos burvīgos saldos ēdienus ar pagodiem. 99% pagodas. Pastāstiet, kas tas ir, jūs jau pagaršojāt. Makoņa bulka liela, tikai neizsem. Tā ir maize, ja? Neizsem makoņa. Pagaršošu. Ieliec iekšā mājās, izcēlīt maizītē. Ļoti interesants ēdiens. Kaut kas ar maizi saistīts ir, maizi, mitra, makoņa, pigmentēta. Kaut kas tāds silts. Izrādās, kas iekļāvās mūsu meniu, es pasūtīju vēl alu, jo mums jau ir tā jau grūti. Kā to visu vajag noskatīt. Listen, I did not make you hurt your pride. I was lying on your wife by accident. I slipped and I fell on her boobs. Actually, she was naked, but don't misunderstand it. Ezek érdemetett halálod, you earned your death! Emellett azt nélkül megoldani. Couldn't we work this out without fighting? We are adults, aren't we? No! Három próbát ki kell állnod az életedért. You have to stand 3 trials for your life. Fair enough. Állok elébe. Az első próba, the first trial. Mondd rám egy alma. Egy alma. I have an apple. What? An apple. Ah, an apple. Megkeddi ezt az almát a kezemben úgy, hogy ne sérüljen. Cut this apple in my hand. Into it. Without hurting me. Gyerek játék, gyors föl. It's a piece of cake. Hold it. No! Ez az ujjam. That's my finger. And the apple. És az alma. Why, without hurting you? Úgyhogy nem vágod meg. Ha lehetséges, if it's possible. Possible? Let's find out. Lehet, hogy megy. Lássuk. Hold your breath. Ez mi volt? What was that? A vívás művészete, barátom. The art of fencing, my friend. That's that there. You lost. Did I? Let's check this apple again. Yeah. Akkor nézzük meg ezt az almát talán jobban. Can you hear them? Hey! Anytime! Well, Knight, it seems I passed your apple trial. Úgy látszik, az almás próbát kiállta. Jó. A második próba. The second trial. Ki a legbátrabb hölgy? Who's the bravest lady? Need your help, sorry. You can do it. Lady? Stand up on the table, please. On the table, please. It's okay. Jó! Lord! Yep. Térdelj a hölgyel szemben féltérbe! Get down on your knee in front of the lady! Pleasure. És halljuk egy gyűrű székszerenálod! Sing a love song to the lady! Listen to me! But I can't sing. Nem tudok énekelni. Próbáld meg! Try! Sorry for my voice, my lady. That's me! What's this? What do we got? Why? Shall I choose another song? Yes, of course! Well, then, I know another song. Put a seed in your rod. Feel the magic. It's something that drives me wild. No, we're gonna make it all good. 'Cause girl, you were made for me. Girl, it was made for me. Yeah, I
was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can't get enough of you. Bravo! You can come down. Lady, did you enjoy it? The lady said I passed your second trial as well. I just want a második próbát is kiállnom. Rendben, az utolsó próba, the last trial. Okay, you are. The last trial. Somebody was left, and I'll rest with him. No way! I don't know what that. I won't fight it. Whoa. Your turn, kill him. Yes, I thank you. He's my friend. Oh no, it's my friend, he will leave you now. No, nem nézd rá, véregző fene volt GoPro-val. Thank you. Alright, I apologize. No, bocsánat. És Balázs kösz, hogy apedés. Rossz hírem van, I got some bad news. Really? Te vagy a kislányom édesapja. You are my daughter's father. Wow! That's impossible. Szőkedet csúnya, she's blonde but ugly. Ha! Te fogod felnevelni. You will bring up her. Legyen! Sok szerencsét! Good luck! Kockázat! I will leave. Pilnīgā pakaļā noguruši. Pierījušies. Pierījušies, tad cūki pārījušies. Pārījušies. Ejam atpakaļ. Uz mani. Neviens negrib iet ar manī, ka Daugavs. Kur Ikarus? Jā, Ikarus viņam rulē. Rulē būs Ikarus. Olivers pasaka kaut ko. Uguns, jā. Tā mēs visi ejam. Vajag piekušot. Bet ārā ir reāli tikpat karsts kā pa dienu. Noskatīt 5 grādus, viņa radīja vēl briesmīgi. Tu viens tās lielāks gāja. Jā. Pēc tam Rainers gāja. Rainers tās kā blusu. Begas. Tā. Smalcinīgs, tu viņš ir parauktās. Karo, ne? Kas? Ir smalcinīgs, jā. Baigi līdzīgs šitam tā Russell Browns, ne? Jo viņš jau neredzēja. Mēs braukuši uz formulu, nolikāmies kaut kur 100 km no trases, tuvāk mums Nelēviši. Visiem ir, nu labi, visiem ir baigie šitie te draņķi, ieejas. Jā, tāpat kā tētim auto. Izskatās, ka būs baigīgi sniegājis. Tas sākās, tas tāds. Pāriet. Pāriet, samoška? Nē, nezinu, redzēsim. Ejam pamazām uz trasi. Tā kaut kā. Mašīnas daudz cilvēku. Jā, mēs braucam un izbaudām ar acīm, jo informāciju mēs nevaram redzēt. Jo mēs vajag daudz māk. Oliver, apsties! Es nevaru saprast, kāpēc viņam ļauj tik braukt pie tik zemiem vadiem. Pieskārsies, tur arī paliksi. Kājās te labāk necelties, sēdēt un nekustēties.
Tā ir slavenākā vieta tagad visādiem nakts klubiem un visu kaut kādu nakts dzīvi. Tā ir Žīdu kvartāliņš, augšā Žīdas prezidība. Viņam ir Žīdu daudzi. Vīzērs lido. Redzat? Nē, otru tālu. Vīzērs lido. Jā. O, re, kur ir apties. Jā. Bet tas smuki, te varētu atbraukt tā normāli paceļot. Jā. Širais ir pirmais tilts, kas savienoja Pestu un Budu. 849. gadā būvēts. O, reku, širais labais. Šito varētu uzbraukt. Labs? Funikuliers. Ko tu lai man dara, lai paiet pabīdās, jo apši krāzīt? Viņai vies piebraukt vēl viena viņa, ne? Jā. Andiamo direttamente su.
Viņš 1870. būvēts un sākumā tika darbināts ar tvaiku. Tas funikulieris. Oriģināli. Ёпчи красит. Что так не так, цитадела? Чикла белый. izveidoja Austrijas monarhs, Ungārijas monarhiem. Katram savs stils. Tas gals ir Buda. Buda ir paredzēts bagātniekiem, visādiem izvirtuļiem. Kā mēs? Pešta ir strādnieki, tirgotāji, parastie cilvēki un līdzenu vieta. Tur, kur mēs tagad ir. Buda no Peštas atšķirās. Buda ir ar kalniem, kalnaina vieta. Tad vienmēr ir tu atradīsies kalnainajā pusē pilsētā, tu zinās, kur tu esi. Kas ir? No mājas. Kaut kas notika Rastījā? Pārškot blakus tam izslēdzi. Es kaut kā pakustā par vienu augstas no mirusi. Esmu redz, kur gribu. Jurij, dziedāvā.
silts segls, tas tāds interesants. Nobel prēmijas laureāts. Pateicoties izstrādātajai Austrijas ieviestajai skolu sistēmai, lielākais vairums man ir bijuši slaveni jau pamatot Ungāriju. Galvenie iemesli ir bijuši gan politiski, gan arī limitētas iespējas kaut ko sasniegt šajā valstī līdzīgi kā. Iestājās Eiropas Savienībā. Viņiem ar reku Melnie daudz ir bijuši viņu sadraudzības partneru un daudz te nākuši mācīties un palikuši te. Melni cilvēki. Turki te daudz savu spēks ir atstājuši 16. gadsimtā, 50 gadus uzturējās. Nu jā, nevajag jau arī aizmirst Pirmā pasaules kara sākuma Austro-Ungārijas prinču nogalināšanu. Viss kāds tādā. Tā kā gačatiem apdrošinātājiem ir kā ir benefit. Yeah. You're right. Nepārojās. Atcerās, jā? Rītās. Kas ir par iemeslu? Vajadzētu pajautāt jauniešu balzi. Nedzimst. Nu, jā. Tas pats, kas Latvijā arī nedzimst. Viena aprājās, jā. Ķīnā tikai nebija variants ar Latviju vai Japānu. Viņiem problēmas. Tur bija, ka
Elizabetes laukums. Te satiekās visi 3 Budapeštas metro līnijas un autobusi, tramvai, viss iespējamais. No šajās var tikt principā uz jebkuru vietu Budapeštā. Ļoti luterāniska vieta. Baznīcā, kas ir Mārtiņa Lutera mantojums, reiz 15 minūtēs tiek zvanīts zvani, atgādināt par to, ka laiks iet uz priekšu. Kas ir Tas ir Olivers laikam ir aizskājis būvēt. Tā kā Jurijs savu draugu pieķeru Latvijā. Jā, tie ir smuks. Astrāvijā hotels mums, ne? Mēs viņam gan braucam 2 gadā. Mēs pa to ielas pusi 2 reizes norāvām, man liekas. Vienreiz es kaut Nu tā kaut kā. Tā viņš izskatās. Elizabetes laukums centrālais laukums tādā ziņā, ka satiksme baigi labi. Viss iespējami ir maģistrāls satiksme. Spāre! Vai dariet? Sinagogā. Jā? Jā. Reiz apgriezt. Šitā ir ebreju Budapešta. Viņi piedalās. Apgriezties var aiziet. Ja kādam interesē, var aiziet apgriezties. Klik, klik. Kādam jau gasts? Tev patīk. Tas laikam vienīgā, kam patīk. Šito salīdzina Champs-Élysées. Šlāvē. Tā ir viņu Champs-Élysées. Vietējie Elizejas lauki. Opera. Operas māja. Slavens arhitekts. Daudz mājas viņi gatavots ar viņu. Bet kur ko teica iepriekš, ka tā baznīca futbols bija sagādēts būvniecības laikā. Nu, viens jau ir uzzīmēt, otrs ir uzbūvēt. Tā. Ko tā arhitekts jau nav celtnieks. Tā, tur mēs ikdienā saskaramies. Viņš uzzīmē lūdzu, atrodiet risinājumu. Uztaisiet, izvaisiet.
Karlim Stevensam ir bijusi ļoti liela loma Ungārijā. Viņš ir izvēlējies. Ko? Es ceru, ka ir video režīms. Tu nospēj apšie poziņi? Jā. Jā. Un tad stāstam. Nu tā. Burvīgi. Palmaru, jā. Redzējām, pirmo reizi dzīvē redzējām. Visu. Es redzēju palmaras Jā. mašīnas. Es domāju, visiem tā bija pirmā pieredze dzīvē mūsu. Citam galīgi mazā dzīvē, citam galīgi palmā. Jā. Jā. No rīta mums bijām, no rīta mēs braucam ar autobusu pa pilsētu. Jā, Es tev izgulējies, jā. ar autobusu pēc Jūgda. Apskatējamies Budu un Peštu. Jā, sapratām atšķirību. Tā atšķir Budu un tā Peštu, jā. Atgādinām. Un tur ir kalni, Tā tur ir ir Buda. Tur dzīvo ļoti bagāti cilvēki, aristokrāti. Un tālāk otrā pusē upe ir Pešta. Tā tas ir Vīcenums. Tur dzīvo tirgotāji un strādnieki. Un žīri. Un žīri, daudz žīri. Otrā Otra lielākā sinagoga pasaulē ir šeit. Arī redzējām. Divreiz Žīdiem- garām noveda. Jā, žīdiem lūkšanās. Studēšana ir lielāka prioritāte pa lūkšanos. Tas man arī bija jaunums. Jā, zaļi! Žīdi, gobi. Čakonātā. Tā, lūdzu, tevis ir baigi. Viņš krītā. Jauniešiem nav seksa. Jauniešiem atzinās, jā. Viņiem neinteresē. Tā, Tagad mēs ejam kur? mēs ejam uz kuģi. Jā. Mēs ejam uz zupu dabūt. Jā, mums ir kuģis, mums ir zupa. Aliņš, šotiņš. Un vēl mums vēl ir stunda ar riteņiem, uz kaut kādu salu. Bet tas ir sūtīgi. Domā? Es gribu kaut kādā naktī, kur arī. Nu, gan arī. Nu tā kaut kā. Tā visām ievisimā. Šodien laika apstākļi. Meksiks. Bišķīt seksīgā koridorā ar šeit uz krosāniem. Te bišķi tālāk jāiet. Jo viņš šeit krosāns apnicis jočkā. Beidzot. Beidzot, tas ir piepilst. Tikai šī. Tu tā kā neapēt, nevienu apēt. Nē, viņš divas. iemaksā, ka vēl gribēju vienu. Viņš arī gāda ielasē. Jā? Protams. Es to no pelnieku iet. Jā. Kā smeķēji? Pa pirmo? Bija ok, jā, mīkla bija garšīgāka ēsta. Atcerot, tā, kad Kristaps Inga apprecējās, mēs vēlāk piecēlamies otrā dienā, kad jau visi krosām bija noēsti, tad beidz uztver. Mums tajā reizē bija tāda tikko svaigi, likās tie bija ļoti gārti, tā zinu, krosā ar etaloniem. Un tad es biju vēl vienā te tādā pasākumā, kur cepa viņus, tur arī beigās pavāres bija pat rādi. Šitie ir tāda masu produkcija, jā. Ēst varēja, jo slēgi, protams, 7 days tas nav. 7 days ilgi, viņam vēl būs jāatzīst teik apšai, ko mēs šodien garšam, bet jā. Svaigs ir svaigs. Vēl šodien tā interpreta bija daudz seksa veikā. Ilgs viens. Rekur apties. Jā, apškrāsnes. Malī, pagriezies, 18 skatēju šeit, jā. Es ko viņi teiktu, ja ieiet ar bērnu uz Vietē plecām. ir ļoti daudz šitās ielas, un liekas, ka viņi ir pasni. Jā. Nav pasta. Nav? Nolā. Kolores Alvī. Pasta. Nezinu, man tā liekas, es apmēram cik teita viņi ir. Centrālās ielas uz tur.
Nu tā kaut kā. Tālāk tad jau nu kur. Kāpēc viņi neiznīkst? Tā kā nezāles būtu. Uzsmitina viņiem virsū kaut ko viņi iznīkst. Zilums meitenes kājas. Nē, tas bija kaķis. Tā tur augšā citadelē, ja? Jā, tur, kur tu redzi to ķipa to simboliku. Nu, kur tā pašā kalna galā tā ir tā cikadela. Tu filmēsi tagad? Tad laikam nevajag pārāk daudz videoņāties. Bet Kauns pēc tam būs. kaunies. Pagaid tā. Ja tas ir 9, mums vajag uz 10 tur jāiet. Varētu der kleine Prinz pagulēt. Šitie nav gluži Vecrīga un Jelgava un kā tur vēl mūsējie Rīga. Kas ir? Šie nav gluži tā kā mūsējie kuģīši Rīga. Nu šitie bišķi, jā. Klasi augstāk. Divas varbūt pat. Es teiktu noteikti. It kā. Kā viņi tik tālu aizmirst to virusnes? Tur ir tāds relokēts. Reāli karsti. Kas to notika? Kas ap tev notika pēkšņi? Pēkšņi kāds? Laikam bišķi sāk. Tomēr jūs Iet. ir pa daudz, jā? Ka nav tā. Nezinu, vajag gan kaut kādu brīdi atpūtu, bet nav tās atpūtas. Kādu atpūtu vajag? No karstuma. Nav jau tur pasnēties, te dišķis jau Jā. Pagaid, patēries jau 2 dienas. Tad būs normāli. Tad būs līdz nākamajai vasarai, ne? Nu, mazums atnāk brīnumi un Latvija arī. Nē, Liena teica, kad līdz septembrim augstāk par +22 nīnī. Oh, shit, no šitais Jo, haidī! No šitais visvairāk baidījos. Ieraudzīt. Tur neizskatās, bet es negribu. Ko, rekrīt, ka es teiktu. Kur? Tekrēs jūtos, ka šitai baidījos ieraudzīt. Nav nekā. Kā, nu tur bija reku 9, bet 10 jau tur nav. Es baidījos ieraudzīt ciparu 8. Es domāju, pusmūtās, tad nevar būt.
jāspēc ļoti. Dolgi 10. Nu, tad viņš ir no otras puses, jā, bet kuram tu? Varbūt kādam vietējam tomēr. Nē, jau nekur numurs 9, bet tas, kas bija pie šitā te, tur tā tilpa, tas, nu. Nē, otrā pusē tilpa neatliekos. No labi. Mums šeit pār tiltām. Nē, tad ir atliekos. Es tā pēc tam pacels. Bumbiņas sakavu. Bumbiņas? Viņam notirpst kājas. Bumbiņas? Nu, tad, kad notirpst kājas, ir tā sajūta. Viņam tāds, viņam liekas, bumbiņas. Jā. Halo? Man ko? Normāli, tagad ejam meklējam mūsu kuģi. Tā nebija Lego, tā bija. Vēl viena niansīte, ko nepastāstīja par šo burvīgo pilsētu. Vīns, tāds no vidējā plaukta, te maksā 3 eiro. Tas ir vienkārši kaut kas, nu, tāds. Es nezinu, mēs uz mājām paņemsim noteikti ar vīniņu, ne? Jā. Kāds uz nolaidīti 2 eiro un pat vēl zemāk. Cenas ir ļoti līdzīgas kā pie mums. Varbūt pat lētākas. Šodien to ēdamo es sapirku. Nu, zem 30 eiro. Nu, jūs jau tur tikai alus no. Nē, alus bija atsevišķi. Viss tā ūdeni. Nē, tur nē. Šitā tā tusiņa iela varētu salīdzināt ar Daugavā, kas ir Krasmala mums. Tā viņiem te ir Donavas malā. Nosaukums arī diezgan līdzīgs. Tā, Oliveram jauns piedzīvojums, viņam bumbiņas metās kājā, respektīvi kājas piet. Jau pirmā reize mutis nolikt tā. Tas viņam ir jaunatklājums, tagad mēs arī zinām, ko viņam ir bumbiņas kājā. Nu, smagāks valīts paliek, jā, to es 30 kg. Nevar nesības. Tauta līksmo, Vārčiks smuk var salienīt. Vienu nošu nāksies. Domā? Alsis. Šis vakars mums tiešām Lutina ļoti patīkam tādu siltu patīkamu laiku. Gribētu šortos ar mocu izbraukt. Arbūs vēl fantastiski garšīgs ir. Un sīpols smaržu, kāda šeit ir. Es nezinu, ko vēl. Kad mēs kaut ko tādu ēdīsim. Sarkanu sīpols tādu smaržu, ko. Tik izteikti sīpols smaržu. Saldējuma vājas, jā. Tur viss aizvāk. Jā. Mēs tagad staigājam pa Peštu un skatāmies uz Budu. Jā, Buda ir rekur tur, Citadeles pils augšā ir spīd. Šitais ir
Karaļa kuku kā te nav latviešu. Tādai maziņu porasi. Mama! Tas kaut kāds pazīstamais. Un tas smagie viens pēc otra. Viss stiklos. Jā, kuģis nedaudz ir pēc pārpildīt Ikarusus. Cilvēks ir savāds, vienkārši kaudzi. Mēs palīdzi ceļ kā buršuļs. Tur vecāks kundzītis stāv kājās. No gaidāmā laipni lūdzu zēriena nav ne smakas. Izskatās, ka arī nebūs, tad neizskatās, ka kāds tur nāk un kaut ko piedāvāt. Bet nu labi, mēs baudam vakar. Rītētā vecākais ir ar welcome drink. Būs un nebūs. Kuģītis bija interesants starts, atsitāmies. Čels ir nogurs vienkārši visties, būdēt tur atpakaļ. Ainavs ir vienkārši fantastisks lieta piebilst, ko mēs redzam parlamenta ēku. Tā ir parlamenta ēka, jā, Jurī? Šitā? Jā. Tā ir pils, parlamenta ēka. Tā ir tā Budas pils. Budas pils? Jā. Tā. No labi. Buda kas tur ir. Parlamenta ēka tā ir. Jurīts man vakar gribēja teikt, ka šitā ir. No labi. Nē. Šitā ir tā, Budas pils. Tas būtu parlamenta ēka. Jā? No labi. Nu, man arī likās, ka šitā ir pils. Vakar man likās. Bet nu ļoti skaisti viņi ir tāpatās. Nē, man likās, ka tā ir baznīca. Baznīca, tu ko? Ko tu ēd? Baznīca. Kapitolija izskatās. Donis tiešām ir kā Kapitolijā, Vašingtonā, kas ir parlamenta ēka. Pohļu pēc baznīcas izskatās. Silts, smuks. Tā liek piebilst tev. Šī pilsēta ir noteikti jābrauc un jābauda teikt, ko darīt. Tāda noslēptā Parīze, tad teikt. Cenas visam ir ļoti pieejamas un ļoti labs. Nu, ja tā salīdzina ar mūsu valstu un mūsu pirktspēju. Skaists. Baldošas viesnīcas. Šī tāda numuriņa paņem, katru vakaru tev ir boat trips, ko vēl ne. Viss tā veikta parošanās ir jāskatā tā, kā vēl kāds vēl zemāk. Eka tas funikulieris te iet augšā, redzat, jā? Te mēs braucām garām iznāk šo. Jā. Mēs palēgi braucām. Jā. Mēs kopā pāri tam tiltam un kaut kā palēgi. Jā, es atceros to lielo caurumu, kas tur bija. Tad mēs uzbraucām tur augšā, un tad nobraucām viņa graudu un nobraucām tur lejā. Arhitektūra ir vienkārši iespaidīga. Esam pieslēgušies tiešraidei. Neko nedzirdam. Viņš iešupājās vai neiešupājās?
tagad. Kur tev līdzsūta kamatā? Nāc un kaut. Reiz, kurai vietā? Es pagāju vienā tādu, ka pirms izpulds nostrādāju, viņš tāds vecās. Krastam. Ko bijām garšīgs upaēdām? Un mēs bijām pomedā. Jā, tas bija. Rītdien atkal brauksim. Iegājām kaut kādā bārā, aliņi iedzerām pa kuponiem. Redzējām, ka onkls te velosipēdu nokrīt. Nu redzējām, ka viņš kontrolēt. Jā. Šitanī pieturējos pagājušais kāpāt iekšā te Oliveram tā kāja. Tikai šeit. Mēs kājām kāpām. Nē, šitanī. Jā. Aizgāju, šitan Olivers nokrīt. Šeit Olivers nokrīt. Tā kā pomārīši te kur mētājās zālītē, visur kur. Reāli gribētos piet un apšķirāt viņu. Nezinu, kāpēc man tāds ieksnis, bet nu, būs mas. Kur jau tēseks. Mēs braucam vairāk kā vienu pieturu. Nē, šeit jūs pirms tam tajā iekāpot manis. Mēs saku, mēs tur iekāpam. Tas no viens pēc tevis jau. Trešajā ārā. Tabakas veikalu redzējāt jau? Mēs pagājām garām tabakas veikalu. Vai tu iesim? Nu, Veikals jau bija toreiz tā te. Jā, Pirms tā te pirms šitā, kur mēs gribējām iekāpt. tabakas veikalā tu pirks cigaretes toreiz Olivers nokrīt. Mēs gaidījām. Jā, tā kā piegāja tabakas veikalā, mēs apstājām Olivers. Tas bija pirms maķīšē tur, bet viņš tā ne. Jā, tas redzētu vai Kas tā? like Šitādi? Jā, šitādi. Pārdosim abus. Mēs nopirksim vienu krustu, čopīt. Tam mums būs viens centūrēt, ko bērniem aizbraukt. Jā, Oliver? Ko? Labi? Jā? Tad es braukšu. Mums būs sēņu mocis, jā? Mamma sēdēs mājās brāli, un mēs brauksim sēņot ar tevi. Labi? Tu sēdēs mājās ar brāli, un mēs mammu brauksim sēņot. Nu, var arī tā. Tu jau būs liels. Mamma mani brauks ar moci, jā? Nē? Kurš te brauks sēņu? Viens pats? Tā nav interesanti. Mamma arī apaliek kādreiz mocis pabrauks. Ko, mamma jau nebaidās ar mocis braukt? Nā? Oi. Ko? Kāds brauks, jā? Nu labi. Seksurētās vēl kaut kā Viss plakš Oliver, ne? Tas teica, tik sapnis.
mēs gājām, ne? Tam cepurus gaisā. Gandrīz vai perfekts reizes. Jurītis nāk jau iedzert piedāvā visiem. Lādīši nav. Nav pudeles. Nē, nu tas tāda. Nav tas no tā. Tā mums vēl nedara, jā. Vai tad? Nu. Jā. Vienmēr sakot, gandrīz ideāli gonka ar ļoti skaistu startu. Līdz pat sacīksmes vidum bija. Jā, ļoti skaisti bija. Ļoti labs varēja arī 30 sekundžu atrāviens bija. Tetels malacis noturējās. Nebija tā, ka viņam paveicās, jo pārējiem nepaveicās. Kāpēc? Nē, viņš jau no starta. Viņš kā no starta apgaitā, viss bija kārtībā. Kas tad tas? Vai? Otram sarkanajam netik ļoti paveicās. Jā, pēc drošas mašīnas kaut kāds problēmas. Nu, viņš vienreiz to antispārni pazaudēja gabalu, nu tā. Bet visumā. Jā. Gonga superīgi. Vācieši fantastiski cilvēki, kārtīgs fašisti, man patīk. Jā. Neģers pa banāniem savus, visu kārtībā. Jūtos ļoti labi. Jurīts bija tā kā paralizēts, sastindzis visi gongu. Jā, viņam arī ir svēti. Nu, visiem svēti, viņam svēti. Visiem svēti, ļoti labi. Visiem svēti. Var arī svēti. Jā, tā. Nebrauc laikā. Bija, ne tiešām bija ļoti iespaidīgs ceļojums un grandiozas beigas, tā kā, nu. Ungārijā, teiksim, tā viesmālīgais, teiksim, šito. Jā, pilsēta fantastiski. Tā patika. Ir vietas, kur vajag atgriezties, jā, tādas mēs kaut ko daudz zinām, jā, ja savu sēdies mēs neizmantojam. Mēs bijām tādā pacēlumā, ka mums 2 stundas vienkārši pagāja tā. Jā, sēdēt nebija jēga. Nejūtu reāli, un es vispār nekritīzēju, kad pēdējais aplis jau pienāca. Nē, tā gonga aizgāja tik ātri, ka 69 apli vienkārši. Nu, nākamreiz jau būsim gudrāk, varēsim un biļetēm tur visu kaut ko darboties. Nē, es domāju, tieši tā pēdējā brīža piedāvājums 30 eiro, un ja tu apseries tajā kalniņā, jā, tad tu ir iespēja tev arī tikt uz startu finišu. Jo tā tev pusgonkai jau jādodās turieni. Nu, tu norūc gonku arī. Jo gonga bija skatām katru apli, un tā nebija kaut. Es tagad aiziešu, nu, lai viņi te pabrauc. Jā, bet teiksim, kā viņi, ne, lai nav svarīgi, kā viņi sauc. Viņš teica, ka tas, kur nebija skatāms, salīdzinoši pirmā formulas, tev gan nevarētu teikt. Kurš tā ir GP3? Nu, kā tas kolēģis. Jā. Viņš man teica, kā diena pret nakti, godīgi. Jā, man patīk tas, ka šito te arī foršiņiekā, nu tā atspridzināja, jā. Ok, viens aizgāja, bet nu pārējie tur kapāja savu starpā, jo tur, kur arī lidoja ārā, nu tur kontaktiņš arī bija. Nē, gonga šitā nebija garlaicīgi, viņi iet arī pa televizoru skatītos, viņi nebūtu viena no interesantākajām gongām šajā sezonā bija. Kāpēc, tad es paņēmu izēda pļodu ar ūdeni. Oi, tā bļoda bija normāli, jā. Tā nabrauc kaut kādi 560 km. Nu nezinu, jāapskatās, ko piedāvā savu navigāciju, jo manējais, ka rāda, ja caur Slovākiju brauc 400 km, jā, 5 stundas. Nu, jāapskatās, ko piedāvā Krišam. Ko piedāvā Sābols, jā? Jā. Nē, Ābols komplekts. Nē. Ja mums visu laiku būtu šitās laiks, jā, šodien perfekti. Jo šodien perfektākā diena. Jā, nebūtu Sāpcensībā laiks, jo šī saule ir laba, viņa paciešama ir. Viņa ir, nu, viņa sadzina, jo tā pirmā diena bija, nu, tās bija vienkārši plus 38. Nu, tas vienkārši bija sitiens zem kūles, vienkārši. Nepakūles, bet zem kūles jau. Un tur tā, ka sāp. Tā kā, nu. Tā mums kaut kā pagāja. Oli, patīkā tev formula? Oli? Alonso? Alonso arī paskatījās. Jā, 5. vietu paņem Alonso. Es domāju, tur viņam tādi svēti, ka maz neliekas. McLarens, es domāju, Batons jau nebija nekur tālu. Es nezinu, kurā vietā. Viņš bija aiz šitā te, aiz Hamiltona. Kā aiz Haketam?
Tas skaidrs. Sapam. Tas nekur 250 metri. Kāpēc mēs nevaram braukt šeit? Un redzi, kurā es vēl tieši parāda. Jā. Tur jābūt priekšā. Ahead, keep left. Vēl viens KFC. Kā viņi būvējās? KFC. Kentucky Fried Chicken. Vai kāds ir tā pilsēta, ne to? Pīts vai kāds prom laukā izvēl. Baigsim, ne? Cik mums vēl līdz Lietuvai? Līdz Lietuvai kā 300 km nepilnīgi. Ak, Jēzus. Mēs tagad braucam. Bišķi vairāk nekā no Daugavpils. Mēs tagad braucam. Mēs braucam savu māju. Jā, papēc mēs savu. Septīgas mājas. Tas ir Rīgas centrs. Nē. 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 Tā būs iekšā sūdīt. Mēs tīstamies. Vai te runāja tēti? Jā. Kurā brīdī tu runāja tēti? Tagad tu runā tēti, ja? Tēt, Jā. mēs tagad braucam. Mēs tagad braucam uz māju pamazām. Uz Rīgu māju. Jā. Uz Rīgu māju. Mēs braucam uz Lietuvu, es nezinu, kā to. Es teicu, mēs braucam uz Rīgu māju. Es laic laukā spēlēt. Es filmēju. Viņam arī nofilmējies, kāpēc? Vai, kur ir šitais te lielveikals? Rīgu māju. Šitais te Ko tu outlets. Rīgu mājā darīsi? Outlets! Jā! Jorīt, Jā. outlets! Ir! Lecam! Ikea, Domoteka. Jūla un Ikea un... Jāpčik, Jorīt, tur pots noteikti, ka būs tas sandals. Un TK Maxx un pilnas bikses priekā. Labs veikals, Negu Gačs pat saka, viņš taču zina. TK Maxx? Teikā mums jau saka labs. Jo Vācijā tāda pēdējais kur piesi teikā maksā. Kāds reiz tādas CA kaut kādi krūtas drēbes pa labu cenu. Aučāni. Un ne vairāk par 50 eiro, jā. Aučāni. Jorīt, Jā. redzēji, ko Gačs saka? Jā. Pa 30 eiro krūtas drēbes ir noteikti. Nu, teiksim, tiešām ar vārdu un kvalitāti. Pierkārtēni. O, tas ir okei. Tas būs normāli. Jā. Jo man bija... Nu, īstenībā mani būtu labāk, bet nu. Veikums bija 22 eiro. 22 eiro Calvin Klein, Jorīt. Nezinu, man tā... Līdz džinsi bija 501. Jāapskās, man liekas. 501. Klasiskais modelis. Jā. Uz man augu jau nekā neiet. Jorīt, Jā. runājāt pa latviešiem. 501. modeļa autors arī latvietis iekās. Paldies, ka atgādināji. Es godīgi, es biju pavisam piemirsis, Kristap. Es zināju, es tiešām zināju, ka 501. modeļa, mistiskā modeļa autors Kāds latvietis. mistiskā, tas ir visslavenākais, kas var būt Levija džinsiem. Kuriem džinsiem? Levija Strauss. Es tādus džinsus nepērku. O, lāk. Tev nav neviena... Tev nav neviena Levija 501. Strauss modeļa? 501. 501. droši, ka man ir, jā, tikai ne jau Levija kaut kāds 501. Jurītim būtu ok, 501. Man gan diezāk. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka 501. ir tāds diezgan... Bišķilākam pakaļām. 501. ir bišku lielākām pakaļām? Tievākām. Tievākām? Es domāju, bišku lielākām pakaļām. Man pakaļ savu salīdzinājumu. Ne jau tad tāda lielākā pakaļ ir pēc izmēra, bet nu pēc būtu. Ei, Jurīt! Tas gan, jā, nu. Es tur redzēju helikopteri. Tu uzreiz ko gribi? Nē, es tur redzēju helikopteri. Helikopteri. Tu redzēji, Oliver, to helikopteru? Es arī redzēju, baigs. Tas ir helikopteri. Nē, helikopters, jā. Viņš nelitoja, bet viņš bija zemes tēt. Jā, viņš ir nolikts, lai tur stāv. Es to varētu skatīties.
mēs pametam Varšavu, jā, mēs jau Mums gan braucam bija ātri. Varšavai tik ātri Kur tu tik ātri vari izbraukt cauri? Tāpēc, ka te, kur te... Un tā, ka uztaisīs to jauno ceļu, pabeigs to tiltu, ko viņi tā asfaltē, jā? Jā. Mēs vēl ātrāk tiksim cauri. Jo te jau bija, ka viņš jau padrantā pa jūslam pretējām, vai ne? Jā. Ja tā nav visu, tad mēs Saproti? Un tā, ka to būs uz Belostoku, tas ceļš taisni, tad tev šitas vēl nebūs. 501. Man pagaidām. Man ir jāpērk 501. kaut kāds izmērs. Es pastīšos, kas pa Leviju. Tu nezini, Levijas Strauss 501. modeli? Nu, bet nu kā, ja es viņus nepērku? Nu, Kristap, nu... Nē, nu liekas, Tu neesi redzējis krēklne, kad ar 501 uzrakstu? Nē. Nu, man variants ir tāds, liekas, ka... Tas ir Es nezinu, ko viņš dara tur tajā... Viņš dzīvo mežā. Kad šito tiešām dzīvo mežā, tur par stundu tiek varots, jā, musā. Azvano Jurī, tur neņem pēc bet tev kaut ko vajadzētu atvērt savus atslākšņus, jā. Bet tomēr tādus, nu, tie 501 tādā Viņam ir ļoti izglītojums. Nav latviešu. Jā, tā ir maziņu porus. Mama! Tas kaut kāds pazīstamais. Un tas smagi viens pēc otra.